Ķīmijas un farmācijas nozares uzņēmēji un politiķi diskutē par nozares attīstību. Šodien nozares uzņēmumu augstākā līmeņa vadītāji tikās ar Kustības par labu Latviju pārstāvjiem un apsprieda privātā un publiskā sektora sadarbības iespējas 3 jomās – zinātne un pielietojamie pētījumi, profesionālā un augstākā izglītība, nozares mazo un vidējo uzņēmumu attīstības veicināšana un lielo uzņēmumu strateģiskie plāni. Uzrunājot nozares pārstāvis, Ainārs Šlesers atzina, ka valstī jāatbalsta zinātnieki, kas ar saviem izgudrojumiem spēj radīt lielu pievienoto vērtību. Pretējā gadījumā viņu idejas tiek iztirgotas un valsts negūst peļņu. Tās ražotnes, kuras šodien valstī ir, ar viņām ir jāstrādā, lai mēs zinātu, ka nevis mēs dodam vienkārši zinātniekam kaut ko, nevis zinātniekam, kurš kaut ko izdomā un pēc tam pārdod pa lielu naudu, kas varbūt arī nav nemaz tik slikti, arī pie tā varbūt ir jāstrādā, bet tomēr gribētos, lai viena liela daļa šo izgudrojumu paliktu tepat Latvijas tirgu, lai šīs preces mēs pēc tam ražotu un pārdotu. Tikšanās laikā apspriestas nozares prioritātes līdz 2013. gadam un parakstīts vienošanās memorands par sadarbību to īstenošanā.